1, 2, 3, aiziet! Šodien man ir tādi smuki cimdiņi, un ko es ar viņiem darīšu? Nē, grīdu nemazgāšu, bet taisīšu laboratorijas pārbaudījumu, jo šie te cimdiņi ir deelektriskie, un šodienas pārbaudē mums būs Gasija noplūstravas automāts. Nekādā gadījumā šo te pasākumu neatkārtojam mājās. Neesam nūģi, domājam par savu veselību un ieliekam visi noplūdniekus. Un tātad pastāstīšu, šodien mūsu klāstā būs A-tipa noplūdnieks. A-tips, ko viņš dara? Pasargā jūsu veļmašīnu, traukmašīnu, televizoru, cepeškrāsni. Ir arī, protams, citi tipi, bet mēs dodam priekšrocību A-tipam, jo A ir A. Un šodienas pārbaudē mums būs Cūciņa Pepā. Nāc, rādi operatoru. Šeit mēs esam nolikuši cūciņu, mēs esam saslēguši ķēdi, un mēs parādīsim, kas notiek, ja nav noplūdnieka, un kas notiek, ja ir noplūdnieks. Sākam. Aiziet! Piesprādzējies, tūlīt būs interesanti. Slēdzam iekšā. Slēdzam iekšā, ķēde ieslēgta, gaisma strādā, viss kārtībā. Atceramies visi, kuriem mājās ir noplūdnieki, kuriem nav. Tiem obligāti ir jāuzliek, un tiem, kuriem ir viņi, atceramies par šo te burvīgo podziņu. Katrai šai te iekārtai ir podziņa tests. Ar šo te spiedienu mēs varam pārbaudīt, vai jūsu iekārta strādā. Vēlams izdariet to reiz pusgadā vismaz. Nospiežot podziņu, pārliecināties, ka viss ir kārtībā, ka jūsu ierīce strādā un pasargās jūsu dzīvību. Slēdzam iekšā, ķēde strādā, teļuks strādā, lampa strādā, viss notiek. Slēdzam, liekam klāt pie cūciņas. Cūciņa dūmo, cūciņa deg. Un tas var gadīties ar jums. Viss strāva plūst cauri gaļas gabalam, bet aizsardzība nekāda nenostrādā. Rādam, kas notiek, ja ir uzliks noplūdnieks. Pieliekam klāt, viss, ķēde tiek atslēgta. Ātri un droši. Rādam vēlreiz, lai nav nekādas te maldināšanas. Gaisma strādā, testa poga strādā. Liekam klāt pie deguntiņa. Viss kārtībā, noplūdnieks strādā. Tā kā padomā par savu drošību un var iegādāties šīs te iekārtas pie manis. Un skaties, seko, mums būs arī pārējās sērijas. Parādīsim arī jums par Gasija